atbalsta Faringospray. Šovu piedāvā Okarte. Šonedēļ medijus pāršāca ziņa, ka Marta Ritova izšķīrusies ar draugu Klāvu Leju. Pati Marta, kas vienmēr izcēlusies ar skarbiem un tiešiem komentāriem par citu dalībnieku jūtām, šoreiz diez cik runīga nebija. Šis šovs ir tā kā eksāmens pārbaudījums manām attiecībām. Katram tur savs, kam viņš tic, cits tic tur dievam, cits kaut kam tam, un par to arī būs priekšnesums, kad vienkārši visiem augstākiem spēkiem par to, lai mūs neizšķir nekad. Es šo uzstāšanos veltīšu šam draugam Klāvam. Es noteikti izturēšu šo eksāmenu. Ko tu šodien darīsi? Došos ārā, rītīm ziemē. Jāsacīt, man sauc Klaus, es esmu Martas draugs. Ko tu domā par to, kad es iešu šovā? Par ko es domāju, ka tu ieši šovā? Ne, par ko tu domā par to, ka es iešu šovā? Forši. Vai dot brīvdienas atkal? Malacis, tā vajag. Prieks, ka izturēju pirmo, un zinu, ka izturēs otro, un kad būs nopelniem bagāts. Ziniet, kā ir? Ir tā, kad ir vajag grūti. Ir tā, kad sāp viss. Kauli. Muskuļi un viss pārējais. Ir grūti elpot. Nevar pasmaidīt. Vai grūti. Kopā tagad ir lieliskā, jaukā Marta un viņas draugs Klāvs.
bija sajūta, ka tu atkal vari izpildīt kaut ko tādu, kā tu ārpus ar savu grupu dziedāji? Es biju ļoti, ļoti priecīga. Man īstenībā ļoti patīk. Es zinu, ka cilvēki man tādu nezina, plašāku auditoriju, bet īstenībā tāds stils un mūzika ir man pirmsākumi. Visi man pirmie gadi pa visiem klubiem ir tikai ar šādu mūziku. Un man tiešām ļoti patīk, es biju ļoti priecīga. Kā Klāvam, vai šis sniegums šodien un tāda tā kā citādāks mazliet amplitūda? Viņš man arī iepazina tādā. Jā, viņa arī iepazina. Beidzot, arī tu to uzzini, Harijām. Tā ir? Jā. Nopietni? Nopietni. Oi, bet jūs jau man bijāt tie, kas teicāt, ka jums arī pat šaubūsiet, ka viss tā stipri un spēcīgi. Zini, kā ir, Harim. Vai arī kā tev tur negribētos citreiz, vai arī kas tur nenotikt, vai sāpēt, nesāpēt, un dzīvē tā notiek. Nu, cilvēki tiekās, cilvēki šķirās, un vienkārši jādzīvo tālāk, un neko darīt. Starp citu, Martiņa veltīja šo dziesmu Klāvam, kurš atrodas arī tepatās publikā. Ir klātienē. Kur tu esi, Klāv? Vai tu sadzirdēji Martas dziesmu? Vai tu sadzirdēji to, ko viņa vēlējās pateikt? Jā, es gribu pateikt milzīgi paldies tam ģeniāliem cilvēkam, kurš izdomāja samontēt šo materiālu. Es pieļauju, ka tas bija doma, lai man saraudināt. Nu, pietiek, viss ir izraudāts. Jā, droši vien jums tāda baigā sensācija, viss laimīgi. Prieks par jums. Nā, kaut ko? Jā, klusuma pauze pietiekami labi laikam izskaidro arī Martas emocionālo stāvokli, bet, nu, Es vienkārši pateicu, kā ir, es saprotu, ka jums ir tik rutēt, samontēt visu tur, bet, es labi saprotu, jums to vajag priecāties, jums tagad uztaisiet fantastisku materiālu. Es taču zināju, ka tā būs, vienkārši tas bija laika jautājums, kad tas viss ir tik nenormāli jādramatizē, vienkārši tikai tāpēc, lai es tagad sāktu kameru priekšā bimbāt un lai viņi varētu priecāties, kad reku Marta raud. Un es to nedarīšu. Rītīgi vēl pie tam. Arī toreiz tika pujāts ar sabīju sarunāju, ka iestiet toltā vai kur tur parunāties, ja? Ņem un parāda to sarunu. Tas bija tik pretīgi. Man viens gudrs cilvēks šajā rūtēnē džemprī pateica, Mēs dzīvojam šovā. Mēs esam šovā, tā kā tas viss ir pilnīgi normāli. Tur nav jēga pat iedzināties vai jautāt, kāpēc kāds tas darīs. Vēl vispār tas tika parādīts. Tas gan īstenībā. Pat vairāk kā nedēļa pagāja. Bet es arī domāju, ka jums beigsies šaus un mainīsies. Es kā tā nedomāju. Šonedēļ satikšanās vakarā pārsteigums gaidīja Oskaru. Pie viņa ciemos ieradās Oskara ilgi gaidītā sapņu meitene Madara. Labvakar! Čau! Čau!
Wow! Ej, tu nost, paldies! Ārprāts. Es nerādu seju. Jā, nu, tā ir Madara, un tie ir. Es par tevi zinām jau visu, neuztraucies. Un tie ir visi. Jā, tā kā... Mēs visi visu zinām. Mēs tev pazīstam viss kārtībā. Jā, tu paliksi sarkans kā sieva. Jūties kā mājās. Gribu arī aizvācies projām. Labi? Es mukšu pa istabām. Eju, ko ārā vispār raksta, kas ko? Kad tev šņābas galvā un prāta citā vietā. Un tā man mamma lika pateikt, jā. Ko? Nu, es nezinu. Tā, mana mamma? Mamma. Es nepazīstu to. Es domāju, ir ko jau mana mamma. Ej, tu nost, es nevaru. Es liekas tik dīvaini, tik Nu, pelni. mēs satikāmies tomēr. Pagaid, pat cik pusotrs gads vai gads pagāja? Gads, Kad tas bija? Tā bija vasara? Tas bija augusts. Nav vasara, fū, jā. To draugs ir? 7 mēneši. Puj, nē, 7 mēneši ir Tev ir draugs? Kas? Jā? Nopietni? Kas? Kas? Ko kas? Kā viņš sauc? Nē, nopietni, pasaka, what the fuck? Tieši ko? Nē, viņš taču neteica. Viņš zina. Viņš skatās tieši šeit. Nu, es skatās. Kā nē? Kāda iespēja? 99%, ka neskatās. Kāpēc tā domā? Ej, tu nost, cik ilgi jau? Tas čals? Cits. Ak, Dievs. Nu, pastāsti. Kas ko kā? Tāpēc tik ilgi nebrauc, jā, ne? Nu, nē. Tad jau vēl nebija. Kas? Tad jau pavisam nesen. Cik nesen? Es nezinu. Mēnesis, man liekas, nav. Labs. Oskar? Jā. Tad šī ir tā liktenīgā meitene. Nu, kā lai to ņem? Madara viņa sauc, jā. Pa kuru kameru tu skaties? Es ar visam. Caur stiklu? Nē, ar visam. Kādas visas toņas ir aizgrieztas? Nu, labi, tagad nav. Madara, jā, tātad. Madara, iepazīties, mani sauc Haris. Jā. Klausies, es esmu daudz dzirdējis no Oskara par vienu no viņa mūža romantiskākajiem piedzīvojumiem. Viņš toreiz stāstot man teica, stāstīja, ka tas ir viss skaistākais, kas viņam mūžā ir noticis līdz šim. Nu, nepārspīlē. Es teicu, ka tas bija... Nu, tāds romantiskākais piedzīvojums. Nē, atmiņā paliekošākais kiss, jā. Kiss. Nu, skūpsts, bučiens, bučojiens. Klausies, Madara, Oskars nevar atcerēties zem kāda koka tas īsti notika. Es arī nezinu. Kaut kāds bija. Manuprāt, bija Ozols, es īsti nezinu. Bet tu arī esi dzirdējis. Tu zini, lai stāsti, jā? Jā. Ej, Puģa. Redzi, šitā ir tā slavenā Madara. Baigā dūdiņa osītim, ne? Nu, tā neko. Tāda, es teiktu, kā jūs te puišu valodā runājat, cērta meglīte, ne? Nu, nerunā tik skaļi, nu. Viņi visi taču dzird, Hari. Nav jau mana Hari. Ko tu vairs? Čuksta klusāk. Ko te es čukstēšu, viņa tāpat dzird? Kas? Pazies, klasīt sarkanu palika, Hari. Ej prom! Hari, ej prom! Mums jiem bez Viņš ir vēl sarkanāks par to krūzi, kas viņam rokās. Jā, zinu, ka es ar šitādas dūdiņas klātbūtnē kautrētos, laikam. Vai ne? Bet, nu, tas Ozols, laikam, viņus vieno tur jau neko. Ai, jā. Jā. Ozoli, tur bija daudz. Galvenais nometne bija 5 dienas. Pirmdiena, kurā dienā notika tas? Nē, pirmdiena, otrdiena, trešdiena. Tu viņu visu nedēļu jau vēroji noteikti un meti acī, ja? Drusciņi, bet, principā, es nebiju tajās labākajās domās par vienu brīdi. Un, principā, nekādas tur... Pagad, tu vienā brīdī likās, ot šitā gan ir baigā, ja? Nē, es domāju, tā, stulbi izklausīs, likās, jā, viens smukiņi, bet stulba gan. Oi, Es tev stāstu, kā man likās, vai ne, un visu nedēļu nekā nebija, un pats zini, kā man tur laukā, vai ne? Jā, un tad... Un tad piekdienā, bet ceturtdienas vakars, kad jau piekdienā nākamajā dienā koncerts, vai ne?
Un pēkšņi izdomājam bučāt. Visu nedēļu nekas, un tad likās tā, velns ārā. Velns ārā tomēr smuka un gudra arī, vai ne? Nu ir jau, vai ne? Gudriniece. Oskariņ, Jā. nu ko pienācis laiks atvadīties? Nopietni? Nu kā tad? Nu jā. 10 minūtes. Nu nē. Jā. Nu viss osīt. Osīt. Jā. Pagam, Madara grib palikt? Jā, lai paliek un akti, nu. Brauks kaut kā. Nu kādu laiku šī Madara paliek? Lai paliek, ko tad es? Ko tu saki? Nē, es taču nepalieku straks. Paliec. Harri! Nu davai, nu vismaz atļauj, nezinu, pusstundiņu. Madara, tad tu paliec vai nē? Ko? Nu nē, man taču mamma ir gaida. Paliec. Nedarīsim neko sliktu, nebiedēsim tavu draugu. Paliec, davai. Viņš jau nebija sajūsmā, ka man te jābrauc. Kas? Viņš jau nebija sajūsmā, ka man tas pat jābrauc. Lūdzu. Nu nē. Paliec. Nu žēl, ka tā. Atbalsta Faringo Spray. Šovu piedāvā Ohkarte.